Atkārto, kā atrisināt lineāras nevienādības. Tātad, kas ir lineāra nevienādība? Būtībā mēs lineāras nevienādības varam atpazīt tāpat kā lineārus vienādojumus, kad vienkārši parasts x nav ne x kvadrātā vai kubā vai x nav arī saucējā, ir vienkārši parasts x. Un kā mēs atrisinām šo nevienādību, ir tieši tāpat kā lineāru vienādojumu. Paņemam skaitļus, tā lai skaitļi būtu tā, lai viss, kas satur x ir vienā pusē un skaitļi ir otrajā pusē. Tad mums sanāk mīnus 3x ir lielāks par, un tā mums bija plus 6, tā kā mēs pārnesim uz otru pusi, būs mainīsies zīme un būs mīnus 6. Un tagad, tāpat kā lineārā vienādojumā, mums ir jādala abas vienādības puses ar skaitli, kas ir pirms x, tad ar mīnus 3. Pierakstam dalīts ar mīnus 3. Un rakstam, x ir lielāks par 2. Pareizi? Nē, nav pareizi. Nevienādībās, kad abas puses reizina vai dala ar negatīvu skaitli, ir jāmaina nevienādības zīme uz pretējo. Tāpēc nevis x lielāks par 2, bet x mazāks par 2. Un nevienādība ir atrisināta. Atkārtojums, kā atrisināt kvadrāta nevienādības. Kvadrāta nevienādības var atpazīt pēc tā, ja mēs pilnīgi visu pārnesam uz vienu pusi, mēs iegūstam kaut ko līdzīgu šim. Zīme var būt jebkāda, bet beigās obligāti jābūt 0. Piemēram, x kvadrātā minus 5x plus 6 ir mazāks par 0. Un kvadrāta nevienādības atrisina, izmantojot intervālu metodi. Kā to dara? Pirmais ir atrod saknes šim te kvadrāta polinomam. Pielīdzinām šo visu 0, un tad pēc vieta teorēmas, par ko es nesen taisīju video, var uzreiz pateikt, ka saknes būs 2 un 3. Nu labi, ko darīt tālāk? Tā mēs zīmējam x asi. Atliekam saknes 2 un 3, jo saknes ir tās vietas, kur funkcija krusto x asi. Un tā kā šitas ir kvadrāta polinoms, mums jāatzīmē būs kvadrāta funkcija. Kas ir kvadrāta funkcijas grafiks? Tā ir parabola. Un tā viņu būtu jāzīmē vai nu šitā, vai nu šitā. Un kā noteikt zaru vērsumu, ir pēc tā, kāda zīme ir priekšā x-am. Un šajā gadījumā tātad nav mīnus, bet ir noklusētā pluszīme, tātad zari būs uz augšu. Un tad mēs skatāmies tur, kur šitā līnija ir virs x-as, tur mēs rakstam plusu, tur, kur tā līnija paliek zem x-as, tur mēs rakstam mīnusu, tad, kad atkal izlien ārā, tad mēs rakstam plusu. Tagad mums jāizdomā, mums vajag plusus vai mīnusus. Tad mēs skatāmies apkaļ augšā un skatāmies uz to zīmi un to nulli. Un kas te rakstīts? Mazāks par nulli. Ko nozīmē mazāks par nulli? Negatīvs. Tātad mīnuszīme. Mīnuszīme ir tikai šajā vidējā intervālā. To mēs arī iezīmējam. Un tad rakstam atbildi, ka x pieder no 2 neieskaitot līdz 3 neieskaitot. Un nevienādība ir atrisināta. Atkārto, kā atrisināt eksponentu nevienādības. Ar eksponentu nevienādībām var būt divi gadījumi. Pirmajā gadījumā šī te bāze, kur tiek kāpināta pakāpē x, ir lielāka par 1. Ko tas nozīmē? Mēs atrisinām nevienādību tieši tāpat kā eksponentu vienādojumu, par ko es nesen uztaisīju video. Mēs rakstam x lielāks par logaritmu ar bāzi 2, jo šeit x ir kāpinātājs un 2 ir bāze, tātad bāze 2, un vēlamies rezultāts, tātad ir 5. X lielāks par logaritmu bāzi 2 no 5. Tad otrajā gadījumā skaitlis, kuru mēs kāpinam x tajā pakāpē, ir mazāks par 1. Ko tas nozīmē? Ja mēs rakstam identiski tieši to pašu ar bāzi 1 pusi no 5, tikai zīme mainās uz otru pusi. Un nevienādības ir atrisinātas.